Zini, es sāku ar to, kurām es tieku klāt. Tāpēc, ka mums tā saruna ir ietrāpījusi tādā brīdī, kad man ir tur tās zem galda visas tās ir kastes ar grāmatām. Tajā otrā istabā arī dažas kastes ar grāmatām. Un lielākajā daļā plauktu grāmatas ir vienkārši mehāniski sagrūstas atpakaļ pēc izņemšanas. Tas saistīts visādiem remontiem, krāsnes, pārmūrēšanu un tam līdzīgi. Respektīvi, ir grāmatas, kuras es nevaru atrast, ir grāmatas, kurām es netieku klāt, un ir grāmatas, kuras vienkārši ir mainījušas visas koordinātas, man nav ne mazākā priekšstata, kur viņas atrodas. Līdz ar to pirmais kriterijs bija grāmatas, kuras var dabūt. Otrais kriterijs bija tāds, ka grāmatu saturu atstāstīt jau nevienam nav nekādas nepieciešamības. Es it kā paņēmu te uz ātru roku kādas tādas grāmatas, par kurām man ir kaut kas personisks, ko pateikt. Lai gan, protams, ka tās attiecības ar grāmatām ir kaut kādā ziņā līdzīgas tam, kā veidojas attiecības ar cilvēkiem. Un tas jūsmas pārpilnais uzrāviens un tā vēlēšanās ar visiem draudzēties un uzturēt ļoti plašu draugu loku un teiksim, tās personiskums, kas tiek ielikt šajās attiecībās, tas viss ir jaunības laika raksturojoši lielumi. Un pēc tam tā draudzēšanās notiek ļoti tādā izlases veidā, un tā saskara kļūst tāda punktveidīga. Nav vairs tā, kā pa visu perimetru jāsaskaras ar citiem cilvēkiem un jāberzējas tik daudz un tik tuvu. Un pietiek, tu kaut kā saskaries ar visu pasauli, saskardamies tikai tādām atsevišķām personām vai atsevišķās situācijās, var kaut punktveidīgas attiecības. Grāmatām ir tieši absolūti tas pats. Un, jā, es esmu tagad pilnīgi noteikti tajā attīstības vai, teiksim, satīstības pozīcijā, kad ir jāsāk vispār visas tās grāmatas, kas ir apkārt, izvērtēt, ar kurām es gribu atlikušos gadus pavadīt kopā. To jau visi agribā vēl, man liekas, dara. Un tad savukārt tie kriteriji arī, protams, ir diezgan skaidri. Grāmatas, kuras man bieži varētu būt nepieciešams, un grāmatas, ar kurām ir kaut kāda sentimentāla vērtība, vai, teiksim, tādas vienkārši, no kurām es nevaru šķirties, tāpat kā es nevaru no tuviniekiem saviem, piemēram, negribu šķirties. Bet vispār es ļoti mīlu bibliotēku. Un es skaidri zinu, ka, piemēram, Rīgas laika komplekts man mājās nav vajadzīgs. Es jau sen viņu atdevu Valteram Dakšam. Tāpēc, ka, ja man kaut ko vajadzēs atrast, es to izdarīšu digitāli vai bibliotēkā daudz ātrāk un vieglāk nekā rakties pa to savu komplektu. Un vienkārši skatīties uz to, ka jā, viņš man tur ir. Nē. Tā kā tas mans sentiments ir tāds ierobežots vispār attiecībās ar grāmatām. Un tā pašā laikā es, piemēram, saliku tai kaudzītē, šis ir mans pēdējais pirkums. Beidzamā grāmata, ko es esmu nopirkusi pirms neilgu laiku, pirms nedēļas. Un tā ir izdota 1923. gadā. Un tas iemesls, kāpēc es Jāņa Vainovska dzejoļu krājumu gājējus esmu nopirkusi, gan ir tiešām ļoti sentimentāls. Tas Jānis Vainovskis ir tāds autors, kuru latviešu literatūrā pazīst arī ar pseidonīmu Sukuburs. Un kā Sukuburs viņš ir kaut kāds humora un tādu lietu rakstītājs, un arī tur piedalījies attiecīgos žurnālos un darbojies. Nav nekad bijusi nekāda interese papētīt vispār, kā tas ir, jo tas humors man kaut kā nav bijis interesants, bet paralēli tam par viņu raksta, ka tie viņa lirikas krājumi, ka tie ir ārkārtīgi pesimistiski. Un redzi, lieta tāda, ka man vecais tēvs, kurus nekad nesatiku, Nikolais Vidolējs, viņu man iemiesoja 3 matērijas, no kurām viena bija viņa klavieres, otra bija viņa nošķupiņa, un 3. bija vienīgā grāmata, kas bija saglabājusies no viņu mājas bibliotēkas, tāpēc, ka 49. gads un izvešana un viss aizgāja bojā, izņemot to, ko viņš bija paspējis ātrāk jau atdot manai mammai. Un tā vienīgā grāmata bija 24. gadā izdota latviešu dzejas antoloģija. Tāda liela, bieza grāmata,
tumši brūnos plankumēnos vākos, kur es nevaru parādīt, jo viņi man atrodas otrās mājās Obelē. Un man bija droši vien kāda, es nezinu, kāds vecums cerēja būt, kāda 7. klase varbūt, kad es tā nopietni, vai 6. Kad es to grāmatu izstudēju tā nopietni. 24. gadā izdots, tas ir manas mammas dzimšanas gads. Un man, nezinu kāpēc, no visas tās grāmatas par tādu elku savā veidā ar tiem dažiem dzejojiem, kas tur bija publicēti, kļuva Vainovskis. Es domāju, ka tieši kaut tā pesimisma kaut kādas tādas skaistas bezcerības dēļ. Ja? Un es saņēmos un pameklēju, ko tirgo internetā, un nopirku to gājēju, un tiešām tāds viņš arī ir. Un tas tikai, protams, ir smieklīgi, bet tas vēlreiz apstiprina to banālo teoriju, ka klauni ir ļoti skumji, ja? Ka viņš ir nodarbojies tik daudz pazīstamāks ar kaut kādām muļķībām, un tā pašā laikā ir rakstījis tādus skaistus, bēdīgus dzejojus. Bēdīgums manā uztverē, protams, ir tāds pozitīvs kritērijs un tāds labs rādītājs dzejai. Lūk, tā kā šī grāmata ir beidzamā nopirktā un saistās ar vienu no pirmajām izlasītajām. Nu, kas tad man te vēl ir? Tad jau, ja Dobele, tad uzreiz par šo parunāsim. Šis ir Hildas Vīkas romāns. Hildas Vīkas romāns Dobeles karalis vispār laikam grāmatnīcās nemaz neparādījās, jo to izdeva Dobeles muzejs, un tur ir kaut kādi specifiski tie noteikumi, ko paredz pašvaldības muzeju nolikumi, un tā skaitā laikam nav izplatīšana, teiksim, ārpus paša muzeja. Viņu var nopirkt, bet tikai Dobelē un tikai muzejā. Ja? Un es esmu bijusi šīs grāmatas redaktore. Un šīs grāmatas ievada autori. Un tas vispār ir kaut kas, ko būtu vērts izlasīt pēc manām domām. Bet tas stāsts ir tāds, ka tad, kad Otrais pasaules karš gāja uz beigām un kad Viktora Eglīša dēls Anšlaus Eglītis aizbrauca un mudināja arī tēvu un Hildu Vīku, ka vajadzētu braukt uz ārzemēm, Hilda Vīka kategoriski atteicās, jo viņai bija apmēram tāda argumentācija, ka manas gleznas ir mani bērni, un tā kā es līdzi paņemt tās nevarēšu, tad es dzīvošu tur, kur atrodas manas gleznas, un nekur nebraukšu. Nu, vecais Eglītis arī samierinājās ar šādu, varbūt arī piekrita viņai pilnīgi, un viņi abi divi devās uz Dobeli, kur Vīkai Vīkas mammai piederēja tāda maza mājiņa. Dobelē, ja tu esi kādreiz bijusi, tad tas ir tur, kur ir mežā estrāde pie upes, tādā skaistā upes līcī. Un tur ir mazs tiltiņš, kas ved pāri upītai. Viņš tā ved kalnā un iziet uz Tērveču šoseis tas ceļš. Un tur tā gar to ceļu, tā mežmala visa. Tur bija patiesībā liela zeme, kas piederēja Vīkas mammas ģimenei. Bet viņai, tieši te Hildas mammai, bija iedalīts tāds gabaliņš. Un tur viņi, tā mežmaliņā bija uzcēluši, Hildas brālis bija uzcēlis no mājiņu. Viņi tur apmetās. Un Eglītis jau vispār nekad manā skatā arī gudrība nav izcēlies, bet tad jau viņš vispār bija viegli, jau, manuprāt, senils un rakstīja vispār dieva zīmes, ko labāk nezināt. Mēs rūpīgi, gatavodamies grāmatas iznākšanai, es rūpīgi izlasīju monogrāfiju, un man ilūzija nav nekāda, ja, par Eglīti absolūti. Lai nu tur Gundars viņu spēlē, cik foršu spēlēdams filmā. Lūk, tur viņi tagad abi dzīvoja, bet tad jau nāca bēgļi, jo frontē jau nāca virs, un bija no Latgales atnākusi kāda ģimene un apmetusies tur. Un bija uzlidojums un bailēs no tā, ka uzmetīs bumbu, aizies bojā un nekad neuzzinās, kur viņi ir noslēpuši tās gleznas, vai viņi bija norakuši kaut kur. Un arī Eglīša rokrakstus. Viņi bija tiem jaunajiem kaimiņiem, tiem īslaicīgajiem pastāstījuši, Hilda bija parādījuši, pastāstījuši, kur viņai tas ir. Un rezultāts bija tāds, ka
ka viņi denuncēja Eglīti staigājot apkārt ar blociņu un visu pierakstot, jo viņš jau autus prieks neapšaubām. Un, krieviem tas ir jau ienākušajiem, jau Franta bija atnākusi tik tālu. Un viņiem ir aprakti ieroči. Un tad Eglīti no turienes paņēma, un viņš nekad arī neatgriezās. Un Vīka turpināja tur dzīvot ar mammu līdz tam brīdim, kamēr mamma nomira. Un tur pie viņas tika iemitināta vēl kaut kāda ģimene, kas pēc, es ticu tam, kas te ir rakstīts, tādā nozīmē, ka jā, es to ģimeni arī zināju Dobelē, respektīvi viņu pēctečus. Un viņa tos cilvēkus apraksta ārprātīgi groteski, viņa pilnīgi viņus demonizē līdz galējai robežai, ja. Es redzēju arī muzejā līgumu, kas ir parakstīts, ka viņa izīrē viņiem tur dzīvojamo telpu. Tur bija tā kā 2 tie namiņi tādi. Un viņi ir bijuši tādi šeftmaņi un ļoti brutālas dabas laikam. Bet, protams, ka viena lieta ir tā vēsturiskā patiesība, bet otra lieta ir tas, kā Hilda Vīka to attēlo. Ja? Un visa tā viņas... tas, kas ir arī Ķīpseles stāstos, principā parādās, ja, bet tas ir izkāpināts, es nezinu, kurā pakāpē, ja. Tas ir ar trekniem triepieniem. Tur no viņiem vispār tauki pil visu laiku, ja. Un tas, kas iemieso viņu riebīgumu. Tur katrs mētelis, tur katrs vispār apģērba gabals, viss tur ir atbaidošs, viss, un ko viņi dara, ja. Dobeles karalis ir tas viņu ciltstēvs, tas ģimenes tēvs, kurš ar savām šeftēm novad visus tur baltajām pelītēm un nabaga mākslinieci vispār pilnīgi ārprātā. Ļoti interesanti grāmata, viņu uzrakstīja viņa 50. gados, un tā tas manuskripts stāvēja. Viņu vispār laikam bija gan lasījuši gan Jānis Liepiņš, gan Imants Ziedonis. Bet, neba viņi pirmkārt bija izdevēji, un otrkārt viņi arī mazliet pieksīgi pret to Vīku, ka tur daudz lieka, vai teiksim tā. Jā un nē, tāpēc, ka viņa ir tāda, kāda viņa ir, jā, un tas viņas sabiezinājums, tas tieši arī ļoti uzrunā tajā grāmatā. Tā kā faktiski man ar šo grāmatu saistās tāds vesels dzīves periodiņš ar dažādiem atzariem uz citām grāmatām, kuras es tagad esmu izlasījusi arī tur Vīkas, arī pat nepublicētie darbi. Dobeles muzejs ir ļoti bagāts ar Vīkas materiāliem. Lūk. Es nezinu, vai kāds to grāmatu ir lasījis, bet man būtu prieks, ja tā būtu. Tad no Dobeles, kas, kā jau zināms, atrodas pie robežas Lietuvas. Šī grāmata man stāv tā kā portrets pie plauktājas stikla, drīzāk kā drauga fotografija, nevis vienkārši kā grāmatas vāks. Tā ir lietuviešu dzejnieku veidota Dāņu grāmata Keļošana klāja ceļzīmes. Un personiski tā man ir daudz iemeslu dēļ. Pirmkārt tādēļ, ka man šis cilvēks bija ļoti tuvs. Un otrkārt arī es gribu par viņu runāt, tāpēc, ka, kad Siguldā bija bērnu grāmatu festivāls, tur bija brīnišķīgi lietuviešu autori, Katrīna Zīle un arī tas puisis, kurš organizē Lietuvā bērnu literatūras festivālu. Kaut kā mēs tur sākām parunāties, kas ir tie mani draugi un kolēģi Lietuvā, ar ko es traucējos, un es pieminēju Vaidot, un es konstatēju, ka viņu vairs nezinu. Bet viņš bija, teiksim, 80. gados viņš bija viens no tādiem, ankuriem. Viņš bija Almanaha Metai redaktors, un vispār arī esejists un tāds kultūras bīdītājs, tāds turētājs. Varbūt drusciņa par daudz mīlē, bet tas ir arī tik ļoti nosacīts, bet varbūt drusku par daudz mīlēja atsaukties uz visādām kultūras ikonām, uz klasiku un tā. Un varbūt drusku par daudz atbilda tam lietuviešu vismaz tolaik ārprātīgi iemīļotajam vārdam subtiliškumas. Bez kā vispār neviena saruna par dēju nenotika, ja tur netika subtīlais pieminēts. Ja. Bet tas viss ir tā. Viņš bija tāds, kā lai pasaka, tāds literatūras bruņinieks, tā saucamais pēc savu feelingu. Un kaut kādā vienā brīdī, vispār tas ir izskaidrojums ar to, ka tajā kompānijā, kas sāka mācīties lešu valodu, es arī piedalījos. Mums tur bija tāds sākuma punkts. Rakstnieku savienības vecajos laikos par
padomju rubuļiem taisīja visādus kontaktus starp kaimiņu valstīm, kaimiņu atvainojas republikām. Un mēs arī tur aktīvi piedalījāmies, un plus mums vēl bija Marģeris Smajevskis, kurš bija pilnīgi dzīves kontakts visu laiku. Un vienā vasarā bija dzimusi doma, ka mēs gribam pamācīties lietuviski, jo tā kā es filoloģijas izglītību neesmu baudījusi, man neviens lietuviešu valodu nemācīja necik, un arī tiem, kam mācīja cik, tas nenozīmē, ka viņi prata tik. Un mēs norganizējāmies paši, bez nekā. Marģeris, protams, to visu palīdzēja sarunāt, bija viņas universitātē lekcijas, apmetāmies viņu studentu kopmītnēs un katru dienu braucām uz tām lekcijām. Nu, no turienes, teiksim, sākās Brovera ceļš lešu literatūrā, valodā. Sākumā viņš man vienmēr prasīja, ko viņš teica, jo man it kā sākumā pielēc ātrāk, bet man nav tās valodas drosmes, lai, piemēram, sāktu runāt. Jo Pēters varēja sākt teikumu arī tad, ja viņš nezināja, kā viņš viņu beigs. Un arī vārdu sākt tad, ja viņš īsti nezināja, nekāda būs galotne, ne arī it īpaši, kur būs uzsvars jāliek, jo to leši paši nezina bieži vien. Un, protams, ka tur vispār nav ko runāt, viņš ar to sāk nopietni nodarboties, un es tikai tā. Bet tā kompānija mums bija plaša toreiz, tur bija arī Amanda, un tur bija vēl citi cilvēki. Un vedots, ar kuru mēs jau bijām pazīstami pirms tam, viņš arī tur ar mums šajā laikā turējās kopā un tā. Mums arī bērni bija līdzi. Alīs Nīgala iemācījās teikt karavīte, proti gotiņa. Un Pēters Zirnis iemācījās peldēt Neres upē. Un pēc tam mēs viņus uzaicinājām nākošajā vasarā, un viņi atbrauca te mācīties, un arī dzīvoja Īdu ciema kojās, un Pēteris Vanaks ar viņiem nodarbojās. Nu, atsakot, tā bija tāda dzīva, normāla, cilvēcīga, skaista dzīve. Nu jā, un es ar Vaidot ļoti sadraudzējušies bijām, un man bija tajā laikā kaut kāds melnais periods, kad man likās, ka man nevajag vispār rakstīt, uznācis dažādu iemeslu dēļ, un es biju iedomājusies tā, vispār es nerakstīšu neko, es atdzējošu visu, ko viņš uzraksta. Un ņemšu un visu atdzējošu. Un viss tā būs tā mana daļrada, ja? Protams, ka reāli, kad 3 cejoļi ir atdzējoti. Un viņš izkrita no gaisa balona. Viņš kā apzinīgs kultūras darbinieks gāja tur, kur viņu uzaicināja, un viņu uzaicināja uz gaisa balonu festivālu. Un tajā brīdī, kad viņš kāpa tajā balonā, tur kaut kāda vēja brāzma to balonu aizrāva pa gaisu, un viņš palika karājoties pie tā. Un par vēlu tas balonu pilots, kas bija iekšā, sadzirdēja tos palīgā saucienus, un tad, kad viņam vajadzēja ātrāk uzreiz laisties vaļā, bet viņš jau nebija pieredzējis tādās lietās. Un vienmēr sakot, jā, tas viss beidzās ar to, ka viņš nokrita Viņģa parkā no liela augstuma un bija pa galam. Un viņam palika sieva un 4 bērni, kas ir brīnišķīga ģimene, protams, un tādi. Nu jā, un tad vienkārši man atlika vairs tikai stāvēt visu dienu Lešu rakstnieku savienībā pie tā zārka un uzrakstīt vienu garu dzejoli, kā es braucu ar Viļņas vilcienu, nav viņa atvadīties, un ar to arī tā epopēja noslēdzās. Bet, nu, tie 3 cejoļi tomēr ir atzejoti, un viņi pat kaut kur bija publicēti, vai karogā, vai kur. Marķeris gan man izkritizēja un teica, ka tur esot par daudz no manis, bet, nu, tā ir visu diletantu neatņemama iezīme. Jā, lūk. Nu, kas tad mums te vēl ir kaudzītē? Nu, šī ir grāmata, ar kuru es vienkārši ceļos un guļos, jo 3. daļa ir vēl par teiksim, 2 ceturdaļām vēl jāpabeidz. Šo pavasari tas tiks izdarīts. Un tad, kad es sāku ņemties ar Līpkas tēmu, tad tādas grāmatas nemaz vēl nebija. Un tur ir apkopots ļoti sakarīgā veidā un redaktūrā un, vārdu sakot, tas, ko es pamazām no Lolitas, no muzeja, no visu kaut kurienes biju uzzinājusi, kad es sāku. Tagad jau to var katrs paņemt un izlasīt brīnišķīgā grāmatā. Tas Šterbelis to tur arī nozīmē, ka es ar viņu visu laiku nodarbojos to grāmatu.
Nu, marginālijas man tās patīk, bet, nu, negluži. Es nezinu, man ir tā kā divējādas jūtas pret to, kad citi to dara, man patīk, jo man liekas, tas ir ļoti interesanti. Bet pašai darīt man tā kā kauns. Tā kā kauns, kā tad, kam tas interesē? Sev? Nu, es tāpat zinu. Citiem, nu, viņiem tas galīgi nav nepieciešams. Nu, tad kaut kā, es nezinu. Ir vispār kaut kādas vietas, kur parādās, ja? Bet, nu, gluži sits un tā kā Ļeņinam un valsts kā cilvēku kanonā, tā nu nav, ja? Lūk. Sapcīt, mana mamma manās grāmatās ir veikusi visādas piezīmes. Viņa gan, viņa ir pasvītrojusi dzejot grāmatās kaut kādus motīvus, kas viņai ir likušies aizdomīgi. Viņa ir pasvītrojusi un likusi izsaukumzīmes un visu ko. Nu, mana mamma, viņa jau arī klusībā kaut ko rakstīja, bet viņa rakstīja par to, par ko viņa sirds sāpēja. Viņa bija skolotāja, viņa nebija nekādā sakarā ar literatūru, bet viņa rakstīja par to, par ko viņa sirds sāpēja, un sirds viņai sāpēja par savām meitām. Jā. Kad viņa aizgāja mūžībā, es atradu dažus tādus kā dzejoļus, un diemžēl tie visi bija tādas, nu, sirds sāpes par to, ka meitas nav tādas, kā gribētos. Lūk, cik tuvu tā literatūra stāv tai dzīvē. Te man ir divas grāmatas kopā, tāds komplektiņš. Pirmā grāmata, kas ir iznākusi 75. gadā, un kur es ļoti spilgti atceros, kā es viņu lasīju, ir Solveigas Elsbergas tulkojums. Un šis ir mans pirmais ekslibris, kuru mana latviešu valodas skolotāja Skaidrīta Užavica bija pasūtījusi Oto Mednim, kurš nodarbojās ar ekslibriem, grafiķis. Un viņa man to uzdāvināja pabeidzot pamatskolu. Lai Dievs dod katram vispār tādu skolotāju un ar tādu attieksmi. Nu, lūk, un 75. gadā es jau biju kādā 10. klasē. Un man tā grāmata ārprātīgi patika. Viņa ir tāda ļoti, ļoti rurāla un tāda, nu, tieši tā, kā mēs iedomājamies, kādai vajadzētu būt tai skandināvu literatūrai. Tas ir Tarjei, redz, kā ir milzīgas starpības, gribēju parādīt. Tātad šeit ir rakstīts Tarjei Vesos, Tarjei bez galotnes, un Vesos bez garumzīmes. Un šis ir jaunākais viņa darba izdevums, kas ir Valodu mājā izdots, un tur ir Tarjejs ar galotni un Vesos ar garumzīmi. Protams, ka es ticu snorrem. Un tā grāmata ir par laukiem, par lauciniekiem. Viņa varētu būt tikpat arī par latviešu zemniekiem, bet tikai latviešu zemnieki būtu tādi sadzīvis kā ziņām ietpilsoniskāki. Šitie norvēģi viņi maz runā vienkārši, kas ir ļoti patīkami. Un tas ir stāsts par vienu jaunu puisi, kurš, nu, tāds pieaugšanas stāsts, ja, kurš no sākuma ir sevišķi pusauģu vecumā un arī pēc tam grib atbrīvoties no tās nastas, ko viņam uzliek ģimene un dzimtas mājas, par kurām būtu jāuzņemās atbildība. Ja. Viņš ar un sēju un pļauj un visu dara, bet viņš gribētu būt prom. Un viņš arī tiek uz kādu brīdi prom pamācīties. Bet pēc tam viņš atgriežas un tad iziet cauri nākošajam kaut kādam savām attīstības posmam, kurš noslēdz ar to, ka viņš sajūt, ka viņš ir tur, kur viņam jābūt. Tikai nelēma ir tāda, ka viņa jaunākais brālis, kuram nepienāks tur būt, jo jaunākajam brālim jāiet studēt un kaut kur īstenībā to grib jau uzreiz un vēl vairāk. Un tā ir tā viņa sastarpējā traģēdija. Nu, vispār skaista grāmata. Bet vēl vairāk nekā šī grāmata. Man pašlaik ir tādā, nevar teikt pie sirds, jo tā ir silta vieta, bet pie siltā vietā šo nevar turēt. Ledus pils. Kur vispār izpaužās grāmata personiskums, ļoti interesanti. Es ar temperatūru to varētu aprakstīt, jo man nav vēlmes sajust grāmatu kā kaut kādu siltumā avotu. Man vienmēr liekas, ka viss ir pa karstu. Un tāpēc man ir pilnīgi tādas atvēsinošas grāmatas. Šeit, protams, ir Jānis Kross, par kuru es tā arī esmu to aprakstījusi, kā es viņu lasīju. Es gan patiesībā pirmo reizi viņu biju izlasījusi ar nosaukumu laikam starp trijām sērgām vai kā.
Ne, vai 4, cik tās sērgas tur bija. Krievu tulkojumā, jo viņi padomju laikā izdeva Savetskī Pisaķeļi. Bet to Maimas mūža darbu es izlasīju vienā ļoti karstā vasarā. Un tā kā tas laikmets, kas tur ir aprakstīts, ir pazīstams vispār vēsturē ar nosaukumu Mazais ledus laikmets. Es burtiski baudīju tās grāmatas vēsumu. Tur tā tālīna ir visu laiku augsta. Tur slīd kājas, tur ir sniegs, tur ir vēsi akmeņi. Tur vispār visu laiku no tā stāsta nāk vēsums. Un man tas neprātīgi patīk. Nevis tā, ka tas man liktos kaut kas stindzinošs un atbaidošs, bet tieši otrādi. Es to vēsumu gribu izbaudīt līdz pašam kaulam, ja, un Kross man to dod. Vispār, ja man pasaka vārdu grāmata, tad pirmais, kas man ienāk prātā, ir Kross. Man grāmata ir Jāna Krosa grāmata, pirmām kārtām. Un tas Ledus pils ir vienkārši fantastiska grāmata. Es nezinu, kā tādu var uzrakstīt. Šoreiz stāsts ir par tādām pusaugu vai gandrīz vai vēl bērniem, faktiski meitenēm. Un tajā ir tik maz runāšanas, cik vien vispār var iedomāties. Tur arī dominē tas vēsums, sajūtas un tas nepateiktais. Ir 2 meitenes, starp kurām varētu dzimt draudzība, viņa faktiski jau dzimst, tāda intīma un tāda ļoti personiska un neizskaidrojama un nepaskaidrota. Vienai no viņām ir kaut kas, kas viņas dzīvē ir atstājis smagu nospiedumu, bet nav zināms, kas tas ir, un mēs nekad to arī neuzzinām. Ja? Un otra, kura gribētu to varbūt saprast, bet patiesībā viņa to pat negrib saprast, viņa to vienkārši sajūt. Un viņai visi uzdod jautājumus, vai tu zini, kas viņai tur bija? Nē, viņa nezina to. Un viena no viņām aizmaldās un iemaldās, varbūt liktenīgi izvēlas savu ceļu iekšā aizsalušā ūdenskritumā, kur viņa paliek. Rainis, zila stikla, zaļa ledi. Un vidū veselīte. Un tas, kā tas ir aprakstīts, viss tā saskara ar ledu. Un tā otra meitene, cauri visai tai ziemai, kuras laikā viņa pati jūt ciešanas, visi meklē to otru meiteni, visi arī viņai uzdod jautājumus. Un tas viss turpinās bezgalīgi, līdz brīdim, kamēr atnāk tas pavasaris un tas ledus izkūst, un tie noslēpumi atklājas. Un viņa vienkārši ir izgājusi tam cauri, savā ziņā arī tāds pieaugšanas stāsts, tikai viena meitene nekad nepieauga, bet otra tomēr pieauga. Un tā brīnišķīgā ledus sajūta. Es nezinu, kā var par kaut ko tādu jūsmot, varbūt kāds teiks, ka tas ir destruktīvi, bet zini, tas ir skaisti ļoti. Man ļoti patika bērnībā lasīt Staburāku bērnus, jo es biju tāda, lauku, ne dzīvo, bet, principā dabas cilvēks, ja. Un man nelikās garlaicīgi it nemaz, tāpēc, ka es visu, to, kas tur ir, es to pilnīgi sapratu. Tos dabas aprakstus es mīlēju ļoti lasīt. Un tur, piemēram, ir tas, kā tas Staburāks ir sasalis. Un var skatīties caur ledu uz saules gaismu. Un man pie mājām bija tāda, patiesībā nevis bija, bet ir. Tikai man ir citi izmēri. Tāda caurtece, caur kuru tek strauts, kurš tek gar manām mājām. Tas strauts vispār ir leģendām apvīts un kļuvis ir arī par manu dzejoļu varoni, jo tā leģenda pauž, ka tur vai Zviedri rakās uz poļiem, kas bija pilī, vai poļi uz Zviedriem. Bet es droši vien neviens nerakās, tāpēc ir pilnīgi vienalga, kur. Bet aizrakās garām un ierakās upē, jo tas strauts, kur grava tāda kārtīga, ja, kas ir gar manām mājām, pēc tam tālāk ar skolu, viņi nonāk Bērzes upē. Un tad tie otri smejas uz vaļņiem, teiksim, redzēdami, kā, pieņemsim, manā dzejolī tas ir poļu župani izplatušies aizpeld pa Bērzes ūdens virsmu, ja kā es to iztēlojos. Lūk, un šis strauts savā ceļā šķērso to Tērveļu šoseju, un tur apakšā ir caurteka. Un kādreiz tas strauts bija tāds ar ūdeni diezgan bagāts, un ziemā tur izveidojās pilnīgi ledus pils, ne tikai maza, un nebīstama atšķirībā no visu šī.
Un, protams, ka es viņā pavadīju daudz laika tur iekšā, aiz tiem lediem un stikliem. Man patīk tā sajūta ļoti. Un vēl viena grāmata, kuru es te neesmu paņēmusi, bet arī, kuru zināmā mērā pieder tām atvēsinošajām, ir Olija Jalanena Debesu loda. Tur gan varbūt ir arī citas temperatūras vairāk, bet tomēr, ja, tur pats tas stāstījuma veids, vēstījuma veids, viņš ir, nu, lai arī tur notiek dramatiskas lietas, ja, un tur, kaut tā, piemēram, viens pats tas tā Angus brauciens kuģī uz, tas vispār drāma absolūtākā, bet vienalga tam tekstam piemīt kaut kas tāds, ka tā liekas, ka vārdi norimst. Tāds norimums kaut kāds. Tu vari apstāties kaut ko ilgi vērot un iestājas tāds miers. Bet tas miers iestājas ne tik daudz sižetiski, cik tieši valodā, vārdos. Ja? Un atkal ir tā brīnišķīgā vēsuma sajūta. Es nezinu, ko es meklēju tagad grāmatās, bet katrā ziņā to es atrodu visu laiku. Šo grāmatu es vienkārši izvilku, tāpēc tā ir Sanits Rensonas pētījums apmaldīšanās poētika tēkās, stāstos un sarunās, tā ilustrētu to, ar ko ir ļoti aizpildīti mani plaukti, un tie ir antropoloģijas, etnogrāfijas un tam līdzīgi pētījumi. Tāpēc, ka man tas viss ļoti pietrūkst, es nezinu, vai es izvēlējos pareizo vietu, kur mācīties, jo filozofijas fakultāte, protams, bija brīnišķīgi tieši ar to, ka tur bija tāda daudzveidība un ka nebija tā, ka ir kaut kas viens un tikai, ja. Bet reāli ir tā, ka manām praktiskajām un arī tādām, varētu sacīt, dvēseliskajām vai varbūt vismaz intelektuālajām vajadzībām visu mūžu pietrūkst šis spārns un vēsture. Nu, vēsturi nevarēju es iet studēt 76. gadā. Kaut kā jau man bija radusies tā sajūta, ka varbūt labāk nē, ja. Tā filozofija tas bija labi, jo tur jau, mums gan bija baigi labā stipendija, tāpēc, ka mūs uzskatīja par nākamajiem ideoloģiskiem darbiniekiem, ja, un maksāja vairāk nekā citās fakultātēs. Bet, reāli jau tur kanclers Husserls rokās sadavušies dēja pa to fakultāti. Un tas viss ir ļoti labi, ja, bet vārdu sakot, es gribu teikt, ka es nepārtraukti pērku un lasu šāda veida grāmatas. Gan dzīves stāstus, gan novadpētniecību, gan pētījumus. Un tos mēs varam atrast ļoti daudz. Bet mēs ar viņiem arī bagātinu savu leksiku. Piemēram, ir tāda viena Latgales novada novadpētniecības, tāds krājums, kur viss kaut kas ir savākts. Ja? Un no turienes es esmu iemācījusies teicienu, kuru es gribu tev var uzdāvināt, varbūt nodara. Ja? Stāsts ir par divām māsām, no kurām viena ir ļoti skopa, un otra ir ļoti devīga, pārmēru jauna devīga. Un tā skopā māsa saka tai savai devīgajai māsai, tu jau citam ūkstu atdosi un dirsīsi caur ribām. Tas, man liekas, ir vienkārši labākais, ko var pateikt. Ja? Kā var noraksturot dāsmu cilvēku. Katrā tajā grāmatā ir kaut kāds knifiņš, kaut kas tāds. Ja? Sanita Rensona ir viena no manām mīļākām autoriem tādēļ, ka viņa raksta tā, ka lasot to pētījumu ir gandrīz tāds sajūta, ka lasa literatūru. Nevis tāpēc, ka viņa raksta nenopietni, bet tāpēc, ka viņa raksta tēlēni, kaut kā izjusti ļoti. Ja? Tā. Lūk, tas bija tas, runājot par šitām grāmatām, lūk, lībiešu folkloru ar neskaitāmajām lapiņām. Un lūk, Vērdiņš, kurš ir studējis tieši tos pašus avotus, nepārprotami, ja? Un man ārprātīgi patīk viņa garais dzejojums par buti, kuru es esmu, teiksim, Atim nolasījusi priekšā 3 reizes izteiksmīgi, vienkārši tādēļ, ka, man tas sagādā milzu prieku, ja. Un es esmu Verdiņam īpaši pateicīga par to, ka viņš ir šajā grāmatā ieviesis un apdzejojis saltkurpjus. Jo es, būdama, kā teikt, šīs grāmatas izstudētāja no viena vāka līdz otram, man saltkurpji ir palikuši, ieņēmuši ļoti lielu vietu galvā. Saltkurpji Verdiņa variantā ir tādi sīki.
Bet lībiešu folkloras grāmata mums stāsta, ka viņus var iztēloties arī citādāks. Viņi varbūt arī lieli kā sienkaudzes. Ja? Man vairāk tie lielie, bet tie sīkie. Bet es domāju, ka viņi var arī, būdami mazi kā brūklenāji, viņi var arī savākties lielā čupā. Un es vienu savu stāstu, kurš vēl pagaidām ir lasāms tikai domzīmē, pirms kādiem pāris gadiem, kurš pauž par to, kā manu māsu, vai teiksim, stāsta varoni, bērnībā uzrunā it kā. Kāds vīrietis spēlē kā plašķī, kurš viņai stāsta, ka viņas īstie vecāki dzīvo ārzemēs un dod viņai kaut kādas stikla bumbiņas, kas jāiemet mūzikas skolas mazmājiņā. Un tad tur man tas saltkurpja tēls kaut kā šīs baisās situācijas ievadīšanā ļoti moderēja. Un visi, protams, bolīja acis un teica, kas tie pa tādiem saltkurpjiem. Tā kā Kārlis ir slavens dzejnieks un populārs, un viņam ir vesels dzejolis veltīts saltkurpjiem, tad tagad man nebūs vairs jāskaidro. Kad es stāstu tiks līdz grāmatai, tad es varēšu teikt, kā tu nezini, to Verdiņu palasi. Ja? Tāds ir kopsakars starp labu dzeju un labiem pētījumiem. Runājot par mīļiem draugiem un grāmatām, kas nāk līdzi, es vēl līdz tam nonākšu, šitā man jānoliek malā. Šī grāmata ir, es ar viņu te tagad iekšēji diskutēju, jo, vārdu sakot, Klaudio Magris, viņš ir tāds itāļu, pirmām kārtām es teiktu esejists, un tad rakstnieks un arī tāds avīžu esejists, arī par politiskiem jautājumiem. Viņi kopā, piemēram, tu sapratīsi, ar Ādamu Mihņiku saņēma vienu tādu Eiropas prēmiju, viņi tik, vienā piegājienā, 2000. gadu sākumā, un tas arī, protams, raksturo. Bet šī ir viņa pati populārākā grāmata, kas izseko, tā ir kultūrvēsturiska grāmata, kas robežojas arī ar ceļojumu aprakstu, jo viņš tur izmanto arī epizodes, kur viņš pats tajās vietās atrodas un ko viņš tur redz, bet tā izsako Donovai no paša sākuma līdz pašam galam. Bet man viņa, protams, viņa ir grāmata, kas ir rakstīta 80. gados, vēl pirms sabruka sociālismu sistēma. Un līdz ar to tās epizodes, kuras tur parādās saistībā, teiksim, ar Rumāniju vai kaut ko tam līdzīgi tajā laikā, kaut kā nav jau vairs tā asuma, to jau mēs visu zinām labāk nekā gandrīz kā autors. Ja? Bet tā sākuma daļa ir ārkārtīgi interesanta, jo man ir nācies būt ļoti dažādās vietās pie Donavas. Gan Serbijā, gan Vīnē arī, bet tur es tam kaut kā neveltīju tik daudz laika. Bet Serbijā, Rumānijā, Bulgārijā es esmu šķērsojusi visādos virzienos, šurp turp atpakaļ pa tiltiem, ar prāmjiem, ar visu ko to upi. Tad tur, kur tagad, cik vispār tas viss ir, trausls, jā, viņš te stāsta par to, ka tur, kur tā Ukrainas pusē, ja, jo Donavas delta ir ļoti milzīga teritorija, tur ir 152 000 kvadrātkilometru, un viņa sadalās daudzos zaros. Un tas ir, tā ir tāda sistēma, kas sastāv no neskaitāmām straumēm, ezeriem, kanāliem, mitrājiem, kāpām. Un viena puse ir Ukraina, tanī laikā vēl Padomju Savienība, un otra puse ir Rumānija. Un tajā Padomju Savienības, respektīvi, es jau Ukrainas laikā tur biju, tur es pirmo reizi ieraudzīju gagauzus. Man vispār bija Bērziņš mācījis, kas ir gagauzi, bet es pat uzreiz tā nesapratu. Vispār tā visa deltas teritorija ir, ar ko šī grāmata ir forša, ar to, ka viņš ļoti daudz aiziet senā vēsturē. Te vispār viss ir, tā teikt, sākot no sengrieķiem, ja, līdz, teiksim, es nezinu, līdz Kafkam un Kaneti un tā tālāk, ja, viss. Jo tā viņa aizrautība vispār ir tāda, ka viņš ir pazīstams ar terminu Habsburgu mīts, teiksim, vācvalodīgajā īpaši, bet arī citu centrāla Eiropas valodu literatūrā. Un, protams, ka tas tā vidus Eiropa, Mitela Eiropa, tā jau ir apmēram tā bijusi Austro-Ungārijas teritorija. Un viņš, piemēram, uzraksta par to, ka tajā teritorijā, kur es redzēju tos gagauzus un kur ietek Donava
Melnajā jūrā pa to Ukraiņu pusi tagadējo. Tur ir bijis arī, nu, tur Grieķu tirdzniecības punkts, ja, un centrs tāds savu veidu, bet tur ir turki, tur ir vispār visi, kas var būt. Un iebrauc vienā mazā ciematiņā, un tur tādi cilvēki sapulsušies iet uz kaut kurieni. Vispār laikam tā kā uz mošai, kā tagad saprotu, ja. Tur bija sievietes ar biksēm, un tur bija vīri ar baltiem krakliem. Man sakot, tāda pilnīgi kaut kāda, es saprotu, ka tā ir kaut kāda savrūpa sabiedrība, bet nesapratu uzreiz, kas tas ir. Un tagad tur bumbas sprākst, jo tas ir tuvu Odesai, tā ir visa tā daļa līdz Donavas ietekai, un Dievs zina, kas tur notiek. Un arī otrā pusē, Rumāņu pusē nokrīt. Pagājušajā gadā es apskatīju rati kopā to otru krastu, kā ietek, kā tā Donava tur ietek. Un mēs bijām gatavi tam, ka būs kāds pelikāns. Bet tur bija nevis viens pelikāns. Un viņš par pelikāniem vispār neraksta. Tur bija nevis viens pelikāns, bet tur bija 100 pelikānu. Man liekas, ka man visai atlikušajai dzīvē pietiks pelikānu. Ja? Es vispār, sakot, no viņa smeļos, bet visu laiku arī konfrontējos. Bet tā kā man ar Donavu nemitīgi iznāk darīšana, tad es tā kā esmu tādā dialogā vienmēr ar šito grāmatu. Un mēs bijām kopā ar Juri Kronbergu Göteborgā uz to grāmattirgu, kad tieši Magris tur uzstājās. Un Juris man teica, Klaudio, Magris, ejam. Nu, es, protams, tūliņ nopirku grāmatu un tā turos pie viņas gadiem. Šo grāmatu es lasu lēnā garā, jo, kā jau tu varbūt esi dzirdējusi, Sandra Anglis klasa maz un lēni. Jo es lasu vairāk tādus biogrāfisku tekstu es varu, ja. Un es viņu sameklēju šito grāmatu sev, tāpēc, ka man bija ārkārtīgi jūsmīgas sajūtas par Britena operām, jo es, kā zināms, esmu aizrausies ar libretu rakstīšanu vispār. Un librets, kurš man patīk vislabāk no visiem libretiem, kādus es esmu vispār jebkad dzirdējusi operā, ir Britena operā Skrūves pagrieziens. Un kāpēc? Tāpēc, ka tur nav to stulbo frāžu, kuras, gribas labāk tikai nesaprast, ko tur dzied. Viss ir ļoti skaisti, un mūzika izteiks visu, un darbību uz skatuves arī, un vārdus nevajag, jo viņi tiešām kauns klausīties, ja, kas tur tiek atskaņots. Bet lūk, Skrūves pagriezienā, kas ir tapis pēc Henrija Džeimsa romāna motīviem, tur ir tā, ka katrs vārds ir savā vietā, un tu klausies to tekstu kā labu dzeju, ja? Un viņš ir vienlaikus biedējošs un vienlaikus mazliet ironisks, kaut kā tā groteski tiek pagriezt arī pret sevi. Un es, protams, sāku interesēties, kas tad to libretu viņam ir uzrakstījis. Un tad es izlasīju, ka to ir uzrakstījusi tāda dāma vārdā Maivenvija Paipere. Šo sarežģīti uzrakstīto vārdu izrunā Maivenvija, tāpēc, ka viņa ir velsiete. Un viņa ir vēl divas Britena operas, respektīvi bijusi viņam libretista vēl divām operām, kas arī, viena ir arī pēc Henrija Džeimsa stāsta, un viena ir Nāve Venecijā pēc Tomasa Manna. Un tad ir vēl pāris autori, kam viņa ir rakstījusi tos libretus. Tad tur arī ir tādi labi pamati. Tur Stevensons, piemēram, ja, vai kas tur vēl bija. Un es vienkārši par viņu ļoti interesējos. Un izrādījās, ka tā gan ir sievietes, par kuru ir vērts interesēties, jo vispār viņa ir bijusi, viņa ir mirusi 79. gadā. Viņa ir bijusi mākslas vēsturniece, kas 30. gados nodibināja Anglijā žurnālu Axis, kas bija žurnāls, kas veltīts abstraktajai mākslai. Un viņa ir bijusi arī daudz citu lietu rediģētāja un arī kā mākslas kritiķe. Un plus vēl viņa ir visu, un tad ir tie libreti, ar kuriem viņa ir ļoti populāra, un viņa ir gleznotāja Džona Paipera sieva, un būtībā, viņa, teiksim, tāda ideiskā un saimnieciskā bāze, ja, un viņš ir strādājis 60 gadus glezniecībā, ja. Vispār tas izrādījās tāds pēckara Anglijas
nu, tāds brīnišķīgs centrs, bet man viņa ārprātīgi patīk arī kā cilvēks, ar to, ka viņa dzīvo laukos. Viņai tas paskats arī ir tāds, kas man ļoti būtu paprātam, jo, zinu, liekas, ka tāds intelektuāls cilvēks, viņam vajadzētu tādā sabiedrības dāmai būt. Viss šitais kas tagad ir ļoti būtiski, ka katram cilvēkam ir sevi jāprezentē tā kā tādam reklāmas plakātam, ja? Nu, viņa tāda neizskatās gan. Viņai ir 4 bērni, un viņa tur vāra putru, var sakot, un dzīvo visu mūžu, kā to sauc, Buckinghamshire laukos, ja? Nu, var sakot, es to ķiedeli tā ik pa brīdim atšķiru un izlasu kaut kādu epizodi. Un lēni mēģinu iejusties Maivenvijas ādā. Nu, lūk, un tās mantotās grāmatas ir beidzamās šajā stāstā. Šī man ir piemiņa no Pētera Brūvera. Tad, kad mēs ar Brūveru braucām bieži kopā uz Lietuvu, tad mēs vazājāmies pa grāmatveikaliem Viļņā. Un Brūvers vienmēr ar čemodānu brauc atpakaļ, pilnīgi pilnu čemodānu. Bet kad un kur viņš šito nopirka, es nezinu, daudz vēlāk, tas ir 2004. gada izdevums, un to viņš man kaut kad jau tad pašā beigu galā. Un tās ir atmiņas par tām Kēnigsbergas šausmām. Tie vēstītājs ir Mihails Vīks, viņš ir vācvalodīgais ebrejs, violnieks, kas ir kopā ar savu māsu izdzīvojuši vispirms holokaustu un pēc tam krievus. Nu, tas tur viss arī ir. Tā kā tā man vienlaikus ir piemiņa no Brūvera un arī no tā, kādi mēs bijām panbaltisti pārliecināti, un no tā, ka man gadiem ilgi bija doma, ka vienīgais veids, kā to Kēnigsbergu atkal padarīt par Eiropu, būtu vienkārši masveidīgi tur ieviesties uz dzīvi baltiešiem, kas, protams, bija utopiski. Lai gan drusku lietuvieši veic tādu ekspansiju vienā brīdī, jo kad sākās kooperatīvu un tādu laiku, ja, kad jau kaut ko varēja, viņiem zemes trūka, kur darboties, un tad viņi sāka līst pamazām uz to pusi, bet nu daudz pamazām. Un pats galvenais varonis manā grāmatplauktā ir Knuts. Nu, kur es vien kāju speru, tur man vienmēr Knuts. Knuts, es nezinu, cik gadu vecumu viņš to sāka darīt, bet nu, viņš laikus sāka savu bibliotēku pārvietot uz Latvijas Nacionālo bibliotēku. Un tur ir viņa krājums diezgan liels. Un vai ko man vajadzētu, kad man kaut ko vispār vajag, tad es bieži vien attopos, ka es to bibliotēkā dabūnu tiešām tā Knuta krājumu. Sevišķi tāpēc, ka man daudz kas ir saistījies ar Balkāniem. Un Knuts ir braukājis pa visām strugām un visiem citiem festivāliem, un tur ir viņš ieviesis daudz visādu grāmatu no Balkānu literatūras, un tad viņš pēc tam tās ir dāvinājis bibliotēkā, un es viņus tur varu lietot. Un šī ir Knuta rakstu sējums numuru, cik viņam tur tas numurs ir, es nekad nevaru atcerēties, kāds viņam ir numurs, bet nu katrā gadījumā šis numurs, lai kāds viņš būtu, tas numurs, viņš satur Eiropas tautu folkloru. Tā grāmata ir strukturēta tā, ka it kā no Latvijas Knuts dodas tā kā caur Lietuvu, un tad viņš izmet tādu lielu apli un caur Skandināviju un Igauniju atnāk atpakaļ. Un nav tā, ka es, teiksim, izlasīju šeit Knuta atzējojumus un tad ķēros pie iemūrētajiem. Tā gluži tas nenotika, jo visa tā aizraušanās ar to iemūrēšanas mitoloģiju man sākās reāli Balkānos, jo Atis man dažlabu reizi paņēma līdzi, tad, kad viņš brauca rakstīt pa Balkānu kariem. Un es sēdēju un viņam palīdzēju, tā teikt, es biju tā bāze, es kaut kur sēdēju, viņš mēģināja kaut kur braukāt vairāk vai mazāk bīstamos izklūpienos. Un es tikmēr sēdēju un mēģināju sekot līdzi kaut kam, kas notiek un lasīt. Un presi monitorēt, teiksim, tāpēc, ka nu, tur jau pamazām mēs sākām kaut ko saprast no tām valodām arī. Un es uzdūros vispār diezgan daudz kam, kas bija saistīts tieši ar Balkānu
pasakām, mītiem un tam līdzīgi. Tāpēc, ka bija angliski visādi avoti, kurus man izdevās atrast. Un mēs bijām tajās vietās dažādās, kas saistās ar tiem iemūrēšanas mītiem. Un tad, jā, man datorā tur krājās visādi labumi. Un tad es ar prieku noklausījos, ka Ešenvalds ir uzrakstījis tādu kormūzikas ciklu par iemūrēto sievu, kuru viņš ir balstījis uz albāņu leģendām. Nu, man likās ļoti forši, ka viņš ir tādas albāņu leģendas tur izmantojis un vispār forši. Jo tas man arī interesē. Un tad pēc kaut kāda brīža Eriks mani uzrunāja, vai es negribētu ar viņu kopā piedalīties libretu konkursā, ka mēs varētu kaut kad rakstīt operu. Un man bija uzreiz pilnīgi skaidrs, ko es gribu. Un tad gan es uzreiz atcerējos visu Knuta bagātību. Tāpēc, ka šeit ir dažādu tautu versijas par to iemūrēšanu. Un šeit ir pati skaistākā, pati krāšņākā un pati bagātākā, un tā ir rumāņa par meistaru Manoli. Un no šīs rumāņu versijas man, nu vispār, var sakot, kopumā ņemot, es esmu izmantojis daudz ko, gan no Knuta atzējojiem, gan no citiem folkloras avotiem, bet konkrēti no tam Manolēm ir tāda lūkšana naktī. Pirms jānotiek tā iemūrēšanai. Viņš jau zina, viņš ir sapratis to, ka vienīgais veids, kā to ēku pabeigt, ir iemūrēt to, kas pašam meistaram ir visdārgākais. Un viņš naktī lūdz, lai tā meitene, tā viņa līgava neatnāk. Lai viņai ceļā stājās, kā jau pasakās, visi dabas spēki pēc kārtas, lai tur ir vējš un kalni un ūdens un viss, un lai viņa nevar atnākt. Un ja nu tiešām nekas nelīdz, tad labāk, lai viņa mirst, tikai lai viņam nav viņa, lai viņa neatnāk, tāpēc, ka viņa ir mirusi, bet tikai, lai viņam tas nav jādara, ja. Un man šis izvērtās motīvs par tādu āriju tajā operas libretā, kā. Un Eriks viņu arī uzrakstīja, bet kaut kāda jocīga iemesla dēļ. Nē, tas iemesls nebija jocīgs. Tas bija saistīts ar izpildītāju, ar solistu balss audzēšanu un citām tam līdzīgām. Viņi vienkārši beigās izkrita ārā, nu viņi netika atskaņot, bet notīs viņi ir. Un tagad bija atnācis viens students, kurš nodarbojas ar to iemūrēto to partitūru, un es viņam sāku šito stāstīt, viņš saka, nē, bet es jau to dziedu. Nu, respektīvi, viņš to ir iestudējis, ja? Tas ir brīnišķīgi. Un Knuts, to dzirdēdams visu, kā man iet ar tiem Balkāniem, un kā es apmeklēju lieldienu dievkalpojumu Prištinā, kur es no visiem vārdiem, kas tika izrunāti tajā dievkalpojuma laikā, sapratu tikai vienu, un tas bija krišt. Tāpēc, ka pilnīgi vairāk nevienu citu vārdu nevarēja saprast. Un visi albāņi man bija piestāstījuši pilnu galvu par to, kā viņi no etruskiem ir cēlušies. Un vispār, nu, tā ir unikāla valoda, jebkurā gadījumā. Ja? Un Knuts uz to reaģēja, un viņš man steidzami uzdāvināja. Man liekas, ka pat vēl vienu vārdnīcu. Man reku, spoken Albanian. Nu, viņš teica, ka viņš jau tagad sapratis, ka viņš albāņu valodu vairs neiemācīsies. Viņš domā, ka es vēl varu būt. Un komplektā ar tām vārnīcām viņš man uzdāvināja Viļa Lāča uz jauno krastu albāņu valodā. Man gan jāatzīstās, ka tieši Viļa Lāča kopotos rakstus mēs ar Rati pirms dažām nedēļām utilizējām, jo mēs sapratām, ka, ja man ļoti ievēdasies kaut ko no Viļa Lāča, tad es palasīšu to bibliotēkā, bet, nu, diez vai patiesībā. Bet, ja nu gadījumā kāds vēlētos caur mani no Knuta mantot, bet tikai nopietnā albāņu valodas mācīšanās nolūkā, tad es esmu gatava gan Viļa Lāca albāņu valodā, gan albāņu valodas vārnīcu nodot arī tālāk. Tad tas būs jau mantojums no Knuta un no Zanders. Lūk. Nu, tā tas mans stāsts beidzas.